Es gribu meitām būt labs piemērs. Man traucē mani vecā pieredze. Man liekas, ka es vēl esmu tur. Tas, ka tu vakarā esi piekusis, ka man gribas paņemt čipsu paku, es saprotu, ka nevajag. Bet es saprotu, ka es tagad apēdīšu tās emocijas. Es mīlu savus bērnus un es mīlu būt ar viņiem. Bet Raidījums tapis sadarbībā ar Karti Veselība, jo galvenais, lai ir veselība. Un Lemon Gym – nereāli labi sporta klubi tavu mērķu sasniegšanai. 60% pieaugušo, kā arī katram 4. bērnam Latvijā ir liekais svars. Latvija ir pirmajā vietā alkohola lietošanā Eiropā, kā arī katrs 3. latvijas atzīst, ka ir piedzīvojis izdegšanu. Varbūt var savādāk. Mani sauc Madara Meijere. Esmu fitness un uztura trenere. Esmu šeit, lai palīdzētu. Ja pielietos to, ko dzirdēs, tava dzīve var ievērojami mainīties. Šis ir podcasts Atpakaļ par cilvēku. Es esmu gatava. Vai tu esi? Aiziet! Šodien pie manis ir sieviete, kas iedvesmo ļoti aizņemtā ikdienā likt rūpes par sevi. Ja ne pirmajā vietā, tad tiešām arī ieplānot savā steidzīgajā dienā. Viņa ir mamma, 2 bērnu mamma, un es domāju, 2 bērnu mammas zina, ko nozīmē 2 bērni, nevis 1 bērns. Viņa ir mamma, kas atklāt arī parāda, par ko man ir liels prieks, parāda par lietu bez aplinkiem, kā tas ir, kad ir būt augšā, kad ir būt lejā. Man ir ļoti liels prieks, ka arī savā aizņemtajā ikdienā Kristīne Beitika ir atradusi laiku atnākt šeit, dalīties un iedvesmot caur savu pieredzi, jo kas tad es esmu, lai mācītu tagad, tad sāciet sportot, pēc pusgada redziet, plūciet lauras, vai ne, no tā nebūs nekādas jēgas, ir dzīvs stāsts, ar kur arī man bija gods ar tevi 3 mēnešus pastrādāt, redzēt, kurā brīdī ir augšas, kurā brīdī ir kāds klupiens, tomēr, Kristīne, man tev jāsaka, ka tu izskaties kolosāli, un ir pagājis apmēram gads, kopš mēs ar tevi pirmo reizi satikāmies un sapratām, ka tu saprati, es esmu ar mieru, Madara, tev uzticēt savu ķermeni. Kā tu jūties, Kristīne? Čau! es nespēju tev atteikt, jo tu manā sirdī ieņem īpašu vietu. Paldies tev par to, ko tu dari, par to, kāda tu esi un par tavu to enerģiju. Tā kā, ja man ir iespēja ar tevi parunāties vismaz stundu, tad es esmu ar mieru vienalga kādā formātā, jā. Gads palika manai meitiņai tikko. Jā. Tā kā ir pagājuši, pusgads, 7 16. oktobris pēc Instagram datiem ir tavs posts, kurā tu arī dalījies, jā, 16. oktobrī. Apmēram. Tad mēs sākām diezgan ātri pēc dzemdībām. Jā, nebija viņai pa 3 mēneši, atceros maziņu. Jā, Kā tu jūties? Ir pagājis šis gads plus mīnus, mazliet mazāk. Jā, gads es vairāk to sajūtu pēc dzemdībām, gads pēc dzemdībām, un es neesmu atguvusi to formu, kāda bija pirms 2 dzemdībām, 3 gadus atpakaļ. Es neesmu atguvusi to svaru, un es par to pārdzīvoju, lai gan es redzu savas izmaiņas. Protams, ka es redzu izmaiņas, un es jūtos labāk, un es neesmu apstājusies arī pēc tavas mentoru programmas un pēc tā darba, ko mēs darījām kopā. Jā, varbūt ir uz kaut ko grūtāk, uz kaut ko vieglāk, bet tas nav ātrs process. Jā, un tas mums ir jāpasvītro, vai ne? Tas nav, es to nevaru, lai gan es tiešām darīju ļoti daudz un centos ļoti daudz, bet tas nav tik ātri. Un kā tu jūties par to, un kā tu jutusies tā gada laikā, ka liekas? Ļoti daudz lejas sajūtu. Tāpēc, ka pirmkārt es nav bijusi, bija tagad patiesībā pavisam nesen, es biju savā pirmajā prombūtnē viena pati. Pirmā nakts prombūtnē vienai pašai, kur mans miega mērītājs parādīja rezultātus, ka es neesmu reizi naktī cēlusies. Un viņš tāds, kas tad noticis? Un es pamodos vienkārši izgulējusies. Un es esmu sapratusi, ka es varu skriet un raut un ievērot visus veselīgu uzturu principus, bet ja es neesmu izgulējusies, man ir ārkārtīgi grūti, tad kaut kā tas ķermenis arī bloķē. Jā. Viņam, es nezinu, kas tur notiek, to varbūt tu zini izskaidrot, bet man pilnīgi sajūta, ka ir bloks un
Es arī, piemēram, tu zini, es baigi pārdzīvoju par tiem kilogramiem, un mums jau bija par to milzīga saruna un visu, un es nedrīkst tev to teikt, ko es tūlīt pateikšu. No. Bet kopš aprīļa man tas svars nav pakustējies. Es zinu, ka man aug muskuļi un vispārējais, jo es aktīvi trenējos, bet... Vai tu mums atklāsi, kāds ir šobrīd bet es joprojām esmu 100 kilogramu. Un man tas neliekas normāli. Man besītas. Es gribu tos 90, es gribu zem 90, bet es netieku. Tiksim pie tavs mērķis. Ja drīkst, es tev nolasīju to mērķi, ko tu man arī pateici gandrīz pirms gada. Jautājums, kā tu par to jūties šobrīd un vai kaut kas no tā, tad tu vari teikt, hei, jā, vai arī tu vari saprast, ko es to gadu darīju. Tātad tavs mērķis bija atgriezties svarā pirms Elizabetes, kas ir tava pirmais bērns, meitiņa, kas ir 90 kg. Jā. Kļūt pārliecinātāka, skatīties spogulī ar lielāku mīlestību, būt dzīvelīgāka mamma, spēkpilna. Tu minēji, ka tev ir nogurums un neapmierinātība. Kas no šī kokteļa tu varētu teikt, vai tie kilogrami spēlē tikpat lielu to lomu, vai tomēr tu jūti, ka... Jā, nē, kilogrami nespēlē tik lielu lomu. Man tas ir, tāds, saprot, mans ķermenis ir gudrāks par manu prātu. Amen! Es vienalga nesaprotu to. Jo man liekas, ka tas ir speciāli, ka es redzu izmaiņas spogulī. Man skrīt man šorti skriešanas un tādas lietas. Es redzu apģērbā izmaiņas, redzu spogulī. Man parādās viduklis, kas nebija pirms tā gada. Un tā kā ķermenis mainās. Jā. Bet svars nemainās. Kāpēc man vajag to svaru? Atmet to domu, un kāpēc viņš bloķējās, kāpēc viņš paliek tur. Jā, aug muskuļu masa, ok, labi aug, bet vienalga ir pārāk liels liekais svars, un es gribu viņu dabūt nost. Es esmu šobrīd pieteikusies pie uzturu speciālistes uz konsultāciju, man būs tieši pēc nedēļas, un viņa man lūdzu nodot super daudz asins analīzes un tā. Es gribu iet dziļāk, es gribu saprast, bet man liekas, ka man tas bloks ir šeit, zini? Es 5 gadus nevarēju palikt stāvoklī ar Elizabeti. Un viss bija labi analīzes, viss dzīvesveids, viss bija kārtībā. Kas notika? Man liekas, ka tur ir kaut kādi tādi reizēm bloki, kas tev vienkārši nelaiž nākamajā līmenī, zini? Redz, interesanti arī ir, ka tu principā lielā mērā daudz atbildēja, kāpēc tas svars paliek. Tur jau iesākot ar sākumu. Saprotu, bet kāpēc? Miegs tajā brīdī, ja tu neguli, un tas pat ir fizioloģiski, un mēs arī runāsim šeit par miegu, būs epizode pilnībā veltīta, vesela no 8 epizodēm, viena par miegu varētu likties. Jā, bet labi, es kā jaunā mamma viņu nostīšos, un ko es no tā iegūšu, mans bērns necelsies naktī. Es esmu reizēm saņēmis ieteikumu nezīdi, tā kā pārtrauc zīdīšana, ir jau gads, un varbūt tad gulēs. Varbūt negulēs. Man 3-gadniece joprojām pieceļas pa naktīm. Es viņu nezīdu. Tā kā tas nav teikts. Un vienkārši tas ir mazu bērnu fons, kas ir izaicinoši. Tas ir izaicinoši. Jā, es varētu gulēt diendus, ja mācētu plānot savu dzīvi un strādāt mazāk, vai ne? Jā, tas tādā ideālā pasaulē varētu likties. Ja, mamma vienkārši ko tu vai netiek, kas nav mums apkārt komentē, ko tu paguli diendusiņu, saplāno labāk, dari vēl to tik viegli tā kā pateikt no malas, bet reālajā dzīvē izdarīt. Tas, ko tu esi jau izdarījusi, ir ļoti, ļoti daudz un ir ļoti viegli teikt pacietību, viss būs, jo es neesmu nekāds orākuls vai kā, bet ticu, ka tajās tavās analīzēs noteikti būs daudz vairāk laba nekā tur tā atbilde, un tad ko darīt? Un kāpēc mēs nemākam sevi novērtēt un likties mierā? Vai ne? Tas tā kā mēs smējāmies ar draudzenēm, ka tu skaties tās bildes, kur tev bija 18 vai 25 gadi, un tev liekas, Dievs, cik tu biji perfekts, jauns cilvēks, bet tajā brīdī taču mums kas likās galvā. Jā, tu tur nedomāji. Bet, Kristīna, par pārliecinātību. Un tu man jautāji par to pašvērtējumu un pārliecinātību un to, kā es jūtos. Un tas ļoti cieši iet kopā. Tā kā, ja augstāks pašvērtējums, jo tu labāk jūties vienalga kādā svarā. Kā audzēt šo pašvērtējumu. Pirms mēs turpinām, svarīga ziņa no mūsu atbalstītājiem, jo vadošie veselības eksperti Latvijā ir apvienojuši spēkus tieši tavai veselībai. Šī ir pirmā lojalitātes karte, kurā ir iespēja krāt punktus un ar tiem norēķināties gan nododot analīzes, gan apmeklējot ārstu, kā arī aptiekā.
ar kārti katru mēnesi saņemšu īpašus piedāvājumus gan Veselības centru apvienības poliklīnikā, gan centrālajā laboratorijā, kā arī mēnesis aptiekā. Kopā 350 vietās Latvijā. Jo atceries, ka galvenais, lai ir veselība. Un kā tu novērtētu sev, kad tu paskaties, vai tu skaties spogulī? Jo pirms tiem tādiem 10 mēnešiem, 11, tu teici, nu nav tā īpaši. Jā, es teiktu, ka tad man bija kāds 4. Un tagad man varētu būt kāds 7. Es jūtos labi, es izskatos labāk, un es zinu, ka es esmu procesā. Jā. Es zinu, ka pēc gada jau es varēšu noskriet varbūt pusmaratonu vai uzkāpt 4. stāvā mazāk aizelstusies. Nu, vienalga, es ticu, ka tas process ir sācies un ka man izdosies. Jā, man gribētos ātrāk. Jā, man ir dusmas, ka man tādi gēni vai tādi ieradumi, ko es nevaru tik viegli izmainīt un tā. Bet pēdējās 8 nedēļas es esmu tādā projektā, kur tava kolēģe, arī fitness trenere, viņa veica pētījumu par to, kā fiziskās aktivitātes ietekmē sievietes pašvērtējumu. Vēl mums nav šie rezultāti, bet 8 nedēļas ir pagājušas, un mums bija 3 spēka treniņi nedēļā un 200 minūtes kardio treniņi nedēļā. Nu tā, ka katru dienu bija treniņš, un es to izturēju. Un es tiešām varu pateikt, ka tajās dienās, kad man ir treniņš, es pēc tam varu, es pēc tam jūtos vienkārši par sevi labāk. Jā. Es jūtos par sevi daudz labāk. Un, ja tu atskaties 11 mēnešu apakaļ, es teikšu 11, paliekam pie tāda vidējā, ja? Vai tev teiktu tagad 3 spēka treniņu nedēļā, 200 kardio minūtes, un vēl tu 10 kilometrus tikko sacensības noskrien. Un tev teikt, tu pēc mazākā gada to izdarīsi. Ko tu teiktu, tev liktos? Jā, mierīgi. Es cerētu, ka tā varbūt būs, bet... Tas ir, tev ir ļoti jānovērtē tas brīdis, kurā tu esi un kas ir tā brīža prioritātes. Vienkārši tās jau bija otrās dzemdības, un es tikko jau biju izgājis cauri visam tam 3 gadu periodam, 2 gadu periodam, kur tu esi vai nu stāvoklī, vai nu dzemdē, vai nu pēcdzemdībās, un ar to mazo bērnu tik daudz mājās, ka es gribu atpakaļ savu ķermeni, es gribu būt sieviete, es gribu atgriezties dzīvē. Jā. Un nebūt tikai mamma. Manuprāt, tev tas izdodas diezgan lieliski. Tas ir tāda cīņa ar savu prātu, vai ne? Un arī ir tādi cilvēki sasniedzēji, tāpat kā tu, kuram īsti nedara lietas, mazus mērķīšus, soli pa solītim, un tev tas ir grūti tam prātam to, vai ne? Tā kā aptvert, bet tā kā tu saki, tas ķermenis tomēr iet savu to tempu, kā tad sanāk, ka viņi tā kā draudzējās abi divi, vai ne? Un viens otram saka, jā, mēs esam komanda, mēs iesim pamazām. Jo īstenībā tikt līdz 10 kilometru distancē, kuru tu arī finišēji. 2 sacensības man bija. Nu, redzi, tā kā tas ir ļoti tiešām un liels es uzlaboju, es piedalījos, principā, patiesībā, dalība Tallinas maratonā 10 kilometru distancē bija attaisnojums tam, lai es sevi piemānītu, ka es drīkstu aizbraukt viena pati, palikt par nakti, atstājot abas meitas mājās, jo tas ir milzīgs solis. Tas ir milzīgs solis, ņemot vērā, ka es turpinu viņu zīdīt, un kā tā nakts paies, un kā viņi tiks galā. Un protams, ka man no mājām atnāca vēl ziņa, ka ir grūti. Un es domāju, un kā tad man to... Un saņemties un aizbraukt. Un man vajadzēja kaut kādu iemeslu, kaut kādu lielu notikumu. Jā. Tāpēc es nolēmu, ka es varētu piekantēties savai trenerei un noskriet šos 10 kilometrus. Viņa atbalstīja, deva zaļo gaismu. Un pa ceļam gan bija viens mirklis, kurus nesaprotu baigā eiforija, laikam tu ģīpšu. Bet bija ļoti karsts un saulē tā distance. Un man bija ļoti grūti. Man blakus gāja cilvēki, kas gāja. Es skrēju, lēni tipināju, kā man viņš saka, tipinu uz priekšu, un es tipināju, bet man blakus cilvēki gāja, un man bija tāds, kāpēc jūs piedalāties skrējienā, bet ejiet bez aizalpas. Jā, bet tas ir liels solis un liels sasniegums. 10 kilometri tas tā nav maza distance. Un pēc 2 nedēļām, skrienot V-Run Rīga, es uzlaboju savu laiku par 15 minūtēm. Wow, pa 15? Par 15 minūtēm. Jā, es biju,
man bija piemērotāki apavi, jo es sapratu, ka man tie apavi spieži izrādās. Un nebija vairs tik karsts, bet tas bija fantastisks rezultāts. Un man tagad ir tāds azarts, es gribu varbūt es varu vēl labāk. Nu, redzam, tomēr tie kilogrami tādi, ka cik viss forši, bet tu atceries, ka tie kilogrami nav, jā. Bet es vienkārši reizi mēnesī uzkāpju uz tiem svariem un aplaužos, jo es nesaprotu. Varbūt vajag nekāt. Nu, jā, es tas zinu. Tas ir izaicinājums. Tu vari noskrēt 10 km, bet nevar nekāt. Bet kas, jā, droši vien. Tas tāds darbs ar sevi. Tas ir milzīgs darbs ar sevi. Tu visu laiku ar sevi strādā, jo... Kā tev liekas? Vai nav arī tā mazliet tev tā atbildība, ka, teiksim, jo cilvēki seko tev līdzi, tu arī brīnišķīgi dalies ar to savu ceļu. Cilvēki seko līdzi, un tajā brīdī, kad mēs it kā redzam tādu, tur 90 kilogrami visi, cik kāds prieks, ko tu teiksi. Es domāju, ka sekotājiem pilnīgi vienalga, cik es svaru. Ja es viņiem pateiktu, ka es svaru 90, viņi arī tādu noticētu, jo man ļoti daudzi patiesībā uzraksta, un vēl smieklīgāk. Es tagad skrēju tajā skrējienā, un man viena sieviete skrien blakus, un mēs ar viņu tur kaut kā sākām sarunāties. Un viņa man saka, Kristīne, es tev sekoju, un tu izties daudz labāk dzīvē kā Instagramā. Un es tur apraudos tās laimes, un es domāju, Dievs, cik skaisti, ka cilvēki man tā redz, un es domāju, kā es iztos tā Instagramā. Jo man to vispār bieži saka. Es domāju, kā es tur iztos jāpiestrādā pie filmēšanas prasmēm. Man liekas, tu gan labi tur, gan labi te. Bet kā tev liekas, no kurienes nāk tas teicamnieces efekts iespējams, tas kaut kāds perfekcionisms? Nezinu, tas kaut, man psiholoģiski ir grūti. Ja es dzirdu, ka kāds... vīrietis sver 90 kg, tad man uzreiz liekas, bāc, kaut kā stulba. Es nezinu, kas tas tas ir kaut kāds arī greizs priekšstats, kas ir radies no sabiedrības. Es nezinu, es esmu smagāka par citiem. Vidēji sievietes, man liekas, sver kāds 60 kg, 70. Nē, jau. Vismaz man draudzenes tur, man 55, man 60, man tāds... Ok, tā ir puse no maz. Draudzene varbūt 20 centimetrus īsāk arī, vai ne? Es zinu, es saprotu ar prātu. Varbūt bet arī nesaprotu. Nezinu, zini. Man bija tie 90, man gribas viņus atkal, un man ir liekais svars, un man vajag viņus nomest. Un tas ir grūti. Bet tas ir mērķis, ja ir mērķis, tas jau ir daudz. Jā, un man drīzāk ir interesanti. Man gribas saprast, kāpēc, kas notiek, kāpēc ir tas bloks? Kā tas ir visu laiku taču krita? Kāpēc no aprīļa ne grama nav nokritis? Kāpēc? Kas tur ir mainījies? Labi, man starp citu būs muskuļu tā mērīšana, cik, kā ir mainījies pa šīm 8 nedēļām, tad es domāju, ka tas dos kaut kādu atbildi arī. Jā, un apkārt mēros, ka tu mēri? Baigi nemēru. Redzi. Tad tāds labākais. Madaras man vairs nav blakus, kas man nomēra reizi mēnesī. Jo es jau ir, man tie visi mērījumi bija. Mums vajadzētu nomērīties. Tev ir līdzi? Ka nav, bet to mēs noteikti izdarīsim un parādīsim Instagramā. Varēsim parādīt, super, vai ne, kā ir mainījies. Jo uz tevi tiešām vizuāli var redzēt, ka ir mainījies, ka tu saki arī, ka šorti krīt un visai, ne? Un vispār jāliek mieru tiem kilogramiem. Jā, tie svara vērotāji, kā sākās? Jā, es esmu bijusi kādreiz svara vērotājs. Tā ir man tā problēma. Viņi jau savā nosaukumā ielika svara vērotājs, tas ir laik jāvēro. Bet ar jebkuru runā, cik nometi kilogramus. Un tad zini, es nenometu, bet es pieaudzēju 1% muskuļu masu. Said no one never. Vai ne? Bet, Kristīna, kāpēc tev ir vajadzīga tā pārliecība par sevi? Tev, principā, tāds viens no lielākajiem tiem mērķiem, ko tu arī teici. Lai izturētu savu darbu. Darbu ar heiteriem, lai izturētu. Daudz ir heiteru? Es teiktu, ka viņi ir. Bet es teiktu, ka vienkārši būtu, jebkurā gadījumā arī audzinot bērnus, tev vajag pārliecību par sevi, jo uz katru soli, ko tu spēr ārpus kaut kāda ierastā, vai esi redzamāks, tu saskaries ar kaut kādu pretestību vai pretēju viedokli, arī tajā, ka es runāju atklāti. Arī šajā epizodē es paredzu, ka būs dažādi komentāri, vai ne? Un, protams, viņus neskatīties, bet tad, kad es tāds noguris un neizgulējies un vēl tāds kaut kādā mērā par sevi mazāk pārliecināts dažos jautājumos, tad tas sāp, ka kāds sūta nelūgts padomus. Tu vari sacirties uz veselu dienu par kaut kādu vēstuli. Kā tas tevi, cik daudz tas tevi ietekmē? Es dalos mazāk.
es esmu sākusi dalīties mazāk, un, jo man vienkārši nav spēka ar to cīnīt. Un es zinu, ka ir daudzi, kas uzraksta to labo, bet mēs kaut kā cilvēki esam tendēti tomēr. Tev var atnākt 10 labas ziņas, bet tu to vienu izlasi vai dzirdi, un tev tāds, laikam jā. Vai tu vari padalīties tāds ļoti, varbūt nekorekti, bet es gribu arī vērst, vienkārši izcelt to, cik mēs spējam nepārdomāti pateikt vārdus cilvēkam, saprotot, ka mēs to pateicam dzīvam cilvēkam tāds, tāds indīgākais, ko tu saproti, ka tu izlasīji, tev likās, es nevaru nocēt, ka šādi kāds man varēja pateikt. Ļoti daudz aizrādījumu par izskatu. Kaut kāda tāda mēra vai, un tad varbūt arī ir, es nezinu, vai, tas nav iemesls, kāpēc es gribu nomest tur lieko svaru, bet, es kā publiska persona neesmu pierastākais formas sieviete. Es nezinu, atkal kaut kāda greizi priekšstata. Un man ir jābūt spēcīgai savā pārliecībā, lai spētu to izturēt. Tu mēģi salīdzināt sevi ar... Vai es zini, tā baigi, nē, es sevi salīdzinu ar sevi agrāk. Tas ir tas, uz ko es arī tiecos, jo tajā brīdī un kas man patika tajā brīdī, kad es biju 90 kilogrami, un es tiešām labi jutos. Mans pašvērtējums bija uz 8, 9, nezinu, atkarīgs no dienas un menstruāciju cikla fāzes, ja? Bet es tiešām jutos fantastiski viegli, spēcīgi labi, un es gribu meitām būt labs piemērs. Es skrēju tos 10 kilometrus, man sagaidīja vīrs ar meitu finišā, un es viņu paņēmu opā, un jau vīrs, nezinu, pats viņu palaida pie manis, un es tajā finišā ieskrēju ar viņu opā, knapi, bet es ieskrēju, man likās, kas vēl skaistāks, ko dot bērnam. Tāpat kā es uz taviem tiem storijiem skatos, kur jūs vienkārši pavadat laiku, brīvo laiku, kopā daudzoties, skraidot, taisot tur vingrinājumus kaut kādas palēcienas un turot līdzi, man liekas, viņš nav fantastiskāka pieredze, ko nodot bērnam, to kāds tu pats esi. Jā, tur arī izgāja cauri kolosāliem saviem. Kāpēc es gribu, tu gribi būt pārliecinātāk. Un es gribu spēt turēt viņām līdzi, jo, ja mēs skrienam, tur ir ko turēt līdzi, es gribu viņu noķert, ja viņi vēl sāks braukt ar velosipēdu. Jā, viņi nesaprot, ka tu viņam saka, nē, varbūt tagad nē, kā nē. Un es negribu vakarā būt tā nogurusī. Jā, tā motivācija ir ļoti spēcīga un dziļa, un to es arvienmēr visus motivēju meklēt tādu kaut kādu gaistošu. Es gribu vienkārši, lai, nezinu, tur varētu Ziemassvētku balvu uzvilkt smukāku kleitu, un pēc tam visu atlikušo gadu tad dzīvoju, kā dzīvoju. Bet spēcīgu savu kāpēc nomest tos kilogramus, kāpēc to pārliecību pār sevi. Un tu jau aizgāji tālāk līdz tādai misijai nodot bērniem, un tas nozīmē cita jau sabiedrības līmenis. Un tas ir arī iespējams, kas tev man traucē mani vecā pieredze. Jā. Man liekas, ka es vēl esmu tur. Bet patiesībā es esmu jau tā sieviete, uz kuras tiecos. Man vajag to ieraudzīt. Iedodiet man brilles, lūdzu. Mēs, Kristīna, ar tevi veicām, ja nemaldos, uzdevumu vajadzētu būt, ka tu raksti sev vēstuli. Varbūt tā bija, vai ne? Kad uzraksts vēstuli sev pēc gada, kāda tu esi. Ja tu to neesi izdarījis, tad var izdarīt šo lietu un arī uzrakstīt sev vēstuli tai, kura bija pirms gada. Tad tu rakstīji pēc gada, tagad pirms gada pateikt viņai. Tā iespējams tu pat vari arī izdiferencēt, kad kur esi tu un kur tad bija tu. Teorētiski viens un tas pats cilvēks, bet praktiski, es atvainojos, 10 km sacensības, tur mēnešu laikā divas tādas, tas viss, ko tu dari, un kaut vai īstenībā arī tās visas uzvaras, jo es kā treneris, tas, ko tu stāsti, dzirdu kā ļoti iespaidīgs rezultāts gadu laikā. Man vienkārši biežāk vajag sarunāt tevi. Jo iespējams tas ir tādi ātrie rezultāti, kurus mēs kaut kur redzam, kaut kur pavīd tur vai Instagramā vai kaut kur, un tad šķiet, ka mums arī jābūt. Bet tas, ko tu esi izdarījis, tas ir galvenais, ka ne jau, ka tu tagad pabeidz, saprat, gads beidzās, mans rezultāts, tad šitam mēs paliekam. Tas jau ir kustība, process uz priekšu, kas turpinās. Tā kā, man liekas, viss notiek, visi kolosāli. Pirms mēs turpinām, paldies mūsu atbalstītājiem Lemonžim, jo kustība ir dzīvība. Un te būs 5 iemesli, kāpēc izvēlēties tieši Lemonžim. Grupu treniņi, 8 klubi pa visu Rīgu, plašas treniņu zonas, profesionāli treneri un elastīgs darba laiks
visu diennakti. Tev ir tikai jāatnāk par pārējo parūpējas Lemon Gyms. Tas, ko es gribu arī šobrīd tev pajautāt, kas ir uz šo brīdi tie lielākie, praktiski uzreiz ķersimies klāt, tie izaicinājumi, ja iepriekš tā bija, varbūt pats pastāst, kas bija iepriekš un kas tagad. Man vasarā bija tāds fantastiska pieredze ar izaicinājumu veikt inventarizāciju savās finansēs, ja pievērst uzmanību tam, kur es tērēju naudu, cik bieži es iztērēju emocionāli pa dienu kafijās un vēl visādās lietās, un es sapratu to vienu lielo problēmu, kas man skar. Plānošana. Visa atslēga ir plānošana. Gan to, lai tu paspēj aiziet uz 6 treniņiem nedēļā, kas liek horprāts, bet patiesībā ir izdarāmi. Arī to, ka, jā, es labprāt šodien netērētu liek naudu uzkodās, bet tad man ir jāpadomā iepriekš, jāsagatavo kastīti, jāpaņem līdzi vai jāpēd normāls brokastis, nevis jāizskrien no mājas bez brokastīm, kā es izdarīju šorīt. Pastings tātad. Jā. Un tev visam vajag iepriekš plānot, apzināt, pieslēgt apzinātāku prātu tam, ko tu dari. Un tad arī būs, tad arī vakarā varbūt nebūšu tik nogurusi un nerausies roka tikai pēc kaut kādiem sūdiem našķiem, es nezinu, jā. Bet pietiks spēka un enerģija sagatavotās vakariņas, vai viņas jau būtu sagatavotas un pārēs normāli. Kurš tavā ģimenē gatavo un plāno to? Vīrs šobrīd ir tas, kurš vairāk gatavo, jo man joprojām tam nav laika, nekas nav mainījies par to. Bet vismaz mēs esam nonākuši līdz tam, ka, viņš var pagatavot maltīti. Jā, kolosāli. Un es kaut kā iepriekš to tādu, mēs nebijām iedomājušies, vai ne? Un kamēr es no rīta tur ar bērniem, jo bērni vairāk grib mammu, tikmēr vīrs var mums sagatavot brokastis, un es viņus bieži paņemu līdzi un apēdu kaut vai pa mašīnā, ja man kaut kur jāskrien, jābrauc. Un tā ir tā fantastisks komandas darbs, izrādās, ka mums ir komanda. Jā, tas īstenībā ir tik svarīgi, ka citreiz liekas, ka vīrs palīdzēs, bet viņš jau kā palīdzēs ģimenē, kurā mēs esam 50 vienlīdzīgi cilvēki, tie ir mūsu abu divu bērni, un tad sievietei liekas, ja vīrs palīdz, tad mēs pēdam, bet vīrs jau arī ir tētis tiem bērniem, ne? Un tas komandas darbs tik liels atslēgas vārds. Bet tas ir tik grūti lūgt palīdzību, tur atkal vajag pašvērtējumu. Jā. Un es to esmu sapratusi tikai tagad, kad man ir 2 mazi bērni, un es smēļas mutē tas, ka netiek galā. Jā, nav variantu. Vienkārši tad vainu es tad neaizēju uz treniņu un atmetos par sevi, kas nav variants, tāpēc, ka tad es jutīšos drausmīgi un neko nevarēšu iedot saviem bērniem un vīram. Jā. Vainu tad es lūdzu palīdzību. Kāds vēl ir variants? Tu nevari būt visu laiku ar bērniem 24/7. Kāds tev bija lielākais izaicinājums, jo tu esi ļoti radoša persona visu laiku kustībā. Es jau tev teicu, tu būtu vienkārši kolosāls liela uzņēmuma direktors vai tu savu uzņēmumu virzi. Tu jau to dari, bet tad, ja tu būtu visas pasaules laiks, man liekas, tu vienkārši jau būtu uz, nezinu, ko jau iekarojis pasauli. Tavs lielākais tas izaicinājums, jo tas nav noslēpums, ka mammai nonākot dekrētā, tu paliec tajās savās 4 sienās, jā? Un teorētiski visi iet pa darbiem, un tu sēdi. Tas arī audzē. Es varēju apvainoties par to, ka vīrs aiziet uz darbu un turpina savu dzīvi kā ierasts. Man liekas, tu aizgāji uz darbu atpūsties. Atnāc mājās un tu neesi super priecīgs, enerģisks, dot man savu enerģiju. Es nezinu, es, protams, mīlu savus bērnus un es mīlu būt ar viņiem. Bet man ir grūti būt mājās 24/7, ja man ir jāpavada diennakts mājās kopā ar viņām abām vienai pašai, tad tas ir ārkārtīgi grūti. Jā, un tā vainas jo es jūtos iesprostota. Un vainas sajūta tevi ēd nost, un aizvainojums aug, un tas viss ir tas ir grūti. Vieglāk ir iet uz darbu, nevelti jaunās māmīs atgriežoties darbā. Ir tik mirdzošām acīm. Atpūtos darbiņā. Jā. Jo bija interesants arī, jo mēs šī iespējams tā paudze, kurai liekas, pilnīgi ar tiem bērniem tur jābūt tā, ka viņš nav, es neesmu, tad viņš jau tur viņam trauma, jo es to tā analizēju. Es tā atceros savu bērnību. Jā, nebija gluži tā, kad, ja mamma ir teikt, jāiet uz darbu, viņi iet uz darbu, un tu vienkārši esi ar, piemēram, vecomāmu, vai tu no skolas, no muzikas skolas pats nāc mājās, jā?
Un interesants bija tāds fakts, jo man arī liekas, ka man ar savu dēlu visur jābūt, kur viņš ir visās viņa karatēs sacensībās. Mēs abi ar vīru aiziet, tu nošļūts pa kalniņu, aiziet. Un īstenībā mēs viņus iemācam to, ka viņi nedara neko sevis dēļ, bet viņi dara, lai mamma ir tēti prieks, jo mamma ir tēti par visu priecājas. Tur man lepojas, pasties, es trāpīju, tur man lepojas. Un tad es tā iedomājos, ka vai uz visiem maniem koncertiem abi mani vecāki bija līdzi. Nebija. Un es daru lietas iespējams, tāpēc, ka es to gribu. Jā, tāpēc, bet es ka atceros, ka manā izlaidumā abi mani vecāki arī neieradās. Ieradās, bet, attiecīgā bija vietas, kur viņi neieradās, un man tas sāp. Es atceros to. Tas nekas, ka varbūt uz pārējām vietām viņi bija, uz notikumiem, bet es kaut kā atceros to, un es jau negribētu sāpināt savu bērnu. Vai ne? Tas viss nāk no tādas pašanalīzes. Vai tu tagad viņu sāpini, vai tu viņam dari pārveik? Māmīt neatstāja mani, es gribu, lai tu esi mājās, un labi, es būšu mājās, bet, tur ir atkal, tev ir jābūt pašvērtējumam. Kā tu to pašvērtējumu dabūt? Jā, tas ir tāda lielā dilēma. Es arī pie sevis tā strādāju, bet tagad, kad viņš paliek lielāks, es ieņemu to pozīciju. Es arī esmu cilvēks, es aizbraukšu tur un tur, es nebūšu tagad mājās, un jums būs baigi forši. Kaut kā viņš tā pieņem. Un iespējams viņš arī redz, ka jā, tu arī esi cilvēks. Bet es tev saprotu, tā ir tā lielā vainas sajūta, ka liekas, kā man kaut kas cits ir svarīgāks par viņiem. Tāpēc tu tā ļoti veiksmīgi balansē visu. Tas ir katru dienu balans. Jā, vai tev nav izdegšana kādā brīdī piezagusies? Es domāju, ka bija smagi signāli. Kas bija tie signāli? Nogurums. Tas, ka tu vakarā esi piekusis, ka man gribas paņemt čipsu paku, es saprotu, ka nevajag. Es saprotu, ka leduskapī ir vakariņas. Bet es saprotu, ka es tagad apēdīšu tās emocijas. Jo tas ir tas mīļais, kas mani samīļo, kas mani pazīstams. Un es nezinu, vai es no tā varu atteikties. Es varbūt varu ielikt vēl 2 spēku treniņus un visu dienu skriet pusmaratonu, bet lūdzu neatņemiet man tos brīžus, kad man vajag nolīst vienai kaut kur un apēst to, ko es esmu pārstrādājusies pati vainīgi, jo nemāku plānot. Šobrīd ir vēl joprojām emocionālā ēšana arī? Jā. Es nezinu. Bet es viņu apzinos. Es runāju ar savu terapeiti, kāpēc tā notiek un ko man dar to darīt. Un man tas ir apnicis, es visu to saprotu. Un tas ir par to, ka tad nevajag darīt tik daudz, kur skrien. Tad vajag darīt mazāk un nevajag tā nogurt, vai ne? Protams, ne jau man to tā teica, bet es tev tā izsacinu. Un atkal es atgriežos pie tā, kā es plānoju savu dienu. Kāpēc man ir jāsasniedz 5 sasniegumu dienā? Varbūt pietiek ar 1? Nebūt tik prasīgai pret sevi. Man bija tikai 1 apņemšanās šajā gadā pret sevi, un tas nav par maniem 10 liekiem kilogramiem, kuri man traucē, bet tas ir par to, ka būt mazāk kritiskai pret sevi un vairāk iejūtīgai. Pamanīt jau to, ko es daru sev labu. Kas ir tie vārdi, ko tu sev teiktu? Šobrīd izspēlēsim šo tādu tā kā praksi. Kas ir svarīga, ko grūti mums latviešiem pateikt, bet kas ir, ko tu sev labs teiktu? Tu paskaties spogulī un tu sev saki tās lietas. Labās, 5 labās lietas par sevi. Es nevaru tev pateikt, neprasa no manis to. Es uzrakstīšu ja būtu sliktas uzreiz rekus atcerējums, kā reize līdz bija. Aiziet! Jau gatavs jau. Es nevaru, man kauns. Redz, cik interesanti. Tas tik interesanti, ka mēs tā nevaram tādas labās, varbūt liksies tā gan iedomīga paskaties, kā saka, bet tās labās lietas, tie labie un tie zaļie un tie sarkanie ieradumi, un ne labie sliktie, bet zaļie un sarkanie tie zaļie, ka es rūpējos par sevi. Es lieku rūpes par sevi pirmajā vietā. Man ir fiziskās aktivitātes. Es arī piedomāju par to, lai es neēstu tās vakara maltītes. Kaut vai tu pasaki sev, es esmu skaista sieviete, vai ne? Bet, Nē, es varu to individuāli varbūt ar sevi ierakstīt savā kladē un varbūt sākt ar to. Bet jā. Un tad jau tas prāts nāk līdzi. Viņš izstāst. Tu tā vari? Jā. Tad, kad man pat īstenībā īpaši vajag sev pateikt, hei, tev viss izdosies, tad es rakstu visu pēc kārtas, un tad tā kā pāvs tāda esmu ieradusies, gatavot savus brūkus. Jā, visi sviniet mani. Un, ja mēs paskatāmies uz maziem bērniem, viņiem problēmu nav par sevi pateikt. Bet, zini, šodien es ģērbos, gatavojos, un es skatos uz sevi spoguli, un turpat arī Elizabete ģērbjās,
Un es saku vīram, pasties kāds viduklis. Nu, tiešām ļoti, tiešām, ne, tu paskaties, tu pagaidi. Nē, nu, tiešām, nekā es redzu, tas viduklis paliek tāds, un Elizabete tāds skatās, un es domāju, ko lai ir īstais brīdis viņu uzķērt to, ka es to saku, un es viņai savai 3-gadīgai meitai saku, pasties spogulī, jo es redzu viņu sevi skatās, es saku, pasties, cik tev garas kājas skaistas. Un viņa, jā, un un tad mēs sākām kaut kādas tur tās komplimentus, un es domāju, Dievs, cik tas ir laimīgs brīdis, ka es spēju uz sevi paskatīties šādi, un ka es spēju meitai pateikt, ka tā arī laba lieta, nevis, ka man tētis visu dzīvi saka, nu, meitīņi vajadzētu bišķi nomest kādu kilogramu. Nu, tā ir tāda dzīves laimīgie brīži. Nu, es nezinu, protams, jautājums, kā izaudzināt bērnus tādu, lai viņi būtu veselīgi, nebūtu pārāk samaitāti, nebūtu traumēti, šitas, vai atlikt uzreiz naudu terapeitam. To jau kāds arī saka, vienalga, ko darīs terapijā, viņi attapsies. Bet tas īstenībā arī tāda atbilde, kuru tu pat arī pateici par to kilogramu dzenāšanu, tev jau viņus kāds cits dzenāja ilgu laiku. Un iespējams tā balss tur vēl projām ir. Jā, ir katru reizi, kad es viņu satieku, es domāju, tētis tevs gan smuka. Man ir 2 pusmās, kurām mamma ir slaida skaista un viņas izstās viņas ir slaidas ļoti, mēs atšķiramies, un tad es vienmēr jūtos tā. Vai skaistums ir slaidumā? Un vai tā Nē, vērtība tu ir saproti, slaidumā? ko es gribēju pateikt. Jā. Bet to es arī bieži dzirdu, ka saka, tad, kad es būšu tieva, tad es būšu smuka. Un tas tā savēlkās kopā, un liekas, nu tad jau tu Bet mēs esam tā ielikti tādā rāmī. Jā. Es saprotu ar prātu, ir jāiet no tā ārā, bet mēs joprojām esam tajā rāmī. Nu jā, tās balsis var būt ļoti, ļoti skaļas, un tieši tāpēc, kā arī tu prasīji, piemēram, vai es sev tā saku, tad, kad es jūtu, ka man ar kaut kādas balsis ir pa skaļas, es močīju virsū vienkārši to, kārtīgo, tā kā, nē, tu paskaties, kur tas ir labi. Un reizēm pat liekas, ka nekas nav labi. Tu vispār nemēģini savu šito pozitīvisma terapiju man sākt, jo viss ir slikti, un tu bāz virsū, un nē, tomēr atceries to un to. Un tad vai tu esi gulējis? Jā, miedziņš. Spēdis, vai tu varbūt jāiziet pasteigāties? Cik daudz ir, mēs varbūt paši esam, es noteikti esmu saņēmusi tādas ziņas, es noteikti arī kādam citam esmu teikusi, piedod, es vienkārši biju noguris. Esi kādam rakstījusi, vai kad tu saproti pēc sarunas? Nesen man bija viens gadījums, kad man tā vēstule neatlaiž. Un ka man uzrakstīja, kāpēc es viešu liekas cerības mammās, ka nepaliek vieglāk. Jo es biju uzrakstījis kaut kā, ka man ir sajūta, ka man paliek vieglāk. Un man neatlaiž šī vēstule, un es teicu, arī atbildēju, ko es parasti nedaru. Es neatbildu uz šādām ziņām, kas man arī signāls noguris atbildu. Jā, un viņa kaut kā pasmējās. Un tas man vēl vairāk, tā kā, man gribas aiziet pie viņas pateikt, tu nesaproti. Es to domāju tā. Un kāpēc man viņai vajag taisnoties? Un mēs domājam, mēs abas bijām noguruši. Jā, tas termometrs ir labs, ka tu saproti, ka tev tāds ir. Pirmkārt, un otrkārt, tu spēji apzināti kontrolēt, kurā brīdī, kāpēc tu ko pateici. Jo dienas beigās jau mēs esam tikai cilvēks. Pirms mēs turpinām, gribu atgādināt par vietu, jeb man jauno pavāru grāmatu, ko man ēst, kurā atradīs gandrīz 100 pilnvērtīgas, garšīgas un viegli pagatavojamas maltītes tavās mājās. Esmu ne tikai papildinājis tās ar kaloriju aprēķinu, uzturvielu aprēķinu, bet arī papildināju grāmatu ar 10 pilnvērtīgiem zelta padomiem ikdienai. Un bonusā mana māsa, profesionāla šefpavāre Monta, ir pagatavojusi receptes, kas ir restorāna cienīgas, tomēr viegli pagatavojams tavās mājās. Tev atliek tikai aiziet uz virtuvi, par pārējo parūpējāmies mēs. Kā šobrīd izskatās tavā ikdiena no rīta, kad tu piecelies, jā, neiesim visam cauri, ko tu ēd, ko tu dzer, kad tu sporto, bet pārsvarā tu vari tādos lielās līnijās iezīmēt piecelšanās, bet pirms tu to stāsti no 1 līdz 10, kāds ir tavu miega kvalitāte? Miega kvalitāte ir zemāk par vidēju. Es guļu vidēji 5 stundas, kur 6 stundas, bet es viņās ceļos vēl. Es aizēju gulēt mazliet par vēlu, kā man gribētos, un par daudz lietoju telefonu, reizēm naktīs es viņu paņemu. Un es no rīta mani pamodina bērni.
un es gribētu gulēt ilgāk. Un es kādreiz biju izteikts rīta cilvēks, bet šobrīd tas tā nav, un es pamostos jau nogurusi. Un tad ir grūti, tas stāvoklis ir ļoti grūts, tāpēc es gaidu to brīdi, kad es varēšu pamosties, kad es gribu pamosties, un es varbūt bērniem jāiet vēlāk gulēt, jo viņas tiešām ļoti agri. Uz 18 gadiem? Jo viņi, es nezinu, citi saka, ka guļ bērni līdz 8, 9, manējie ceļās pirms 7, pus 7. Mēs jau 8 esam izspēlējuši visu dienas programmu. Tāds, nu labi, multens. Jā, un tad ir brokastis, ir man mīļākā ēdienreize. Tās ir parasti veselīgas, pilnvērtīgas ar olām, man garšo visveidu olas un kādu maizīti. Un, tās ir fantastiskas. Pusdienas bieži vien ir kaut kur ārpus mājas, bet arī es ņemu tādas normālas izvēles, jo es mēdzu iziet vai nu ar bērniem, vai ar abiem bērniem, vai tad ar vienu, vai kaut kur ir darba lietas, un tad treniņš. Un vakariņās tad, kā kurā dienā. Bet 3 tās ēdienreizes tev arī iezīmējas. Un šobrīd, ja tu pati, teiksim, analizē un tev liekas, kaut kā tas svars tur nav zem tiem 100, kaut gan tas ir, jo mēs ar tevi, kad tikāmies, bija 109, un manuprāt, 3 mēnešu laikā, tad tev uz to 4. mēnesi jau zem tā 100 viņš tur bija nokritis uz tiem 99. Man tagad ir atpakaļ 100. Tieši 100. Jā, viņš nav, ir stabili. Jā, kas turās. Arī ir labi, stabili, bet... Jā, bet jā. Bet gribētos savādāk. Kā tev liekas pašai, ka tu, piemēram, domā, ka tu saproti, ka gribēsi jau tagad to 90-nieku redzēt, jā? Kāpēc tev pašai liekas? Tas ir pilnīgi normāls tēmas. Es gribu uzsvērt to, ka tas nav. Es arī, piemēram, uzaicinu mani uz sarunu pēc gada, un es ceru, ka tad būs. Es domāju, ka es liktu likmes, bet es tev neteikšu nekādu termiņu. Pasaki. Nē, tas nav termiņš nekad. Ir lielākā kļūda vispār, ja kāds speciālists kādam, piemēram, pasaka, un tad tu dzīvo, un tad jau tā kā bez mazas zvaigznēs bija ierakstīts, ka pēc 30 atradīšu mīlestību, pienāk 30, kur man mīlestība nav. Neatnāc, tāpēc nedrīkst. Un tev ir tā ekspektācija, un tad tu neizbaudi to labi, periodu. Es uzlieku sev tādu, tu neliec man, bet es sev lieku, varbūt tad pa nākamo gadu man izdosies. Kā tev liekas šobrīd, kas ir tas lielākais tavs klupšanas akmens, ka tev liekas tos ieradumus, plus mīnus tu kontrolē? Ja? Es tev sako Instagramā, visus zinu. Uzturs, ok. Kas būtu tā viena lieta, ja man kāds nāktu blakus un gatavotu maltītes un pasniegtu un atgādātu, ka tas man palīdzētu. Ir tāds cilvēks. Meklējam, bet lai nemaksā lūdzu daudz. Privātie pavērt, tas ir tas, ko mēs esam ar vīru runājuši īsnībā, ka viens no iemesliem tā kā apgrozīt lielu piķi, lai tu vari maksāt kādu, kas tev vajag. Jo tas tiešām aizņemtā ikdienā varētu likties, ko teorētiski tas var būt ātri, un tas arī ir ātri. Ja klik, tu saliec kopā. Bet vienā brīdī tas paliek. Saprotu, un tas ir atkal par plānošanu. Es esmu nolēmusi, ka es iešu savādāk. Es tagad varbūt pamēģināšu strādāt ar savām plānošanas prasmēm. Varbūt jo tas attiecas pilnīgi visu. Uz to, vai mēs ieplānojam treniņu, uz to, vai mēs mākam iztērēt naudu, mazāk iztērēt naudu, plānot finanses un to, kā tu izskaties, vai tev ir laiks sataisīties, izmazgāt matus un vispārējais, jā. Ka, ja tu neapstājies tajā dzīves steigā un tajā skriešanā, lai ieplānot to randiņu ar vīru, tad viņi arī nebūs. Kurš tu viņu norganizēs? Nevis tā izdzīvot to dzīvi, bet dzīvot. Bet kā ir sanāk laiks ar vīru randiņiem? Sāpīgs jautājums. Mums tikko tieši, es tagad uzsāku jaunu tradīciju, ka pirms ceļojuma es ieplānošu nakšņošanu viesnīcā bez bērniem. Un tad otrais skrējiens, un tieši piekdienā izdomāju, ka varētu šoreiz ar vīru. Un mēs beidzot pēc šī gada tā kā palikām divatā, un es domāju, tik būs skaista rozā romantika, bet kā tev liekas, protams, ka mums nāca ārā viss, kas sakrājies, ko ikdienā nav laika pateikt, un es normāli noraudājos, iztrakojām, tur, izbļaustījāmies gandrīz jau, vai, tad visas braucu mājās, bet tad, labi, paganu stulbu būtu, baigi dārgi. Un tad,
Vienkārši saņemamies, izējām ārā, izgājām pa Rīgu, pastaigāties 8 no rīta, jo kurš gan ceļās paliekot bez bērniem. Liksies, ka tu gulēsi ilgāk. Jā, nu tas atkal, tas tev liek ekspektācija par to randiņu. Pāru Realitāte terapija ir tāda tev jums bija. Nu, fantastiski. Mēs tā Piespiedu kārtā. izlādējāmies to visu, izteigājāmies, un tad jau arī tā kā bija tas miers, tā kā tas iekšē, nu, bet tā vajag. Nu, droši vien tam ir jāiet cauri, kur tad likt tās emocijas, kas sakrājās, to spriedzi. Un jā, tā kā, nu, tāds, kad nevajag gaidīt no tā randiņa baigo romantiku. Jā, kā aizies jau ar salūts, un mēs tur saulrietā skūpstāmies īstenībā tu. Jā. Man. Bet ļoti labi, tas īstenībā pat ir veselīgāk nekā tas pirmais scenārijs, iespējams, ko es stāstīju, izrunāties. Kristīna, kas būtu tas, ko tu šobrīd, ja mēs paskatāmies uz to gadu, kad pēc otrās grūtniecības tu nolēmi, ka man ir jāpievēršās atpakaļ saviem ikdienas ieradumiem, kas būtu tas, ko tu saproti, nē, to es vairs nekad nedarīšu, šis ieradums man ir izgājis ārā no manas ikdienas, es nekad vairs pie tā neatgriezīšos, savam ķermenim prātam to nenodarīšu. Vai ir kāds, ko tu uzreiz vari iedomāties? Nē. Es nevaru pagaidīt, par ko tu domā. Es piedodu, es kaut kur aizpeldēju. Pieņemsim, ja mēs skatāmies sarkanie un zaļie ieradumi. Pie sarkaniem ieradumiem, ja es drīkstu atklāt, kādu tu man stāstīji pati pirms gada, tu gan tagad tos čipsus vakarā minēji, bet bija šokolādes. Tev bija šokolādes mājās? Ir mazāk. Jā. Ir mazāk, un es gribētu, lai šis nav kā ieradums, bet lai tas ir kaut kas, ko es daru, jo man gribās, nevis es to daru, lai sevi pažēlotu. Apēd, Jā, sāpīgi. es gribētu no šī ieraduma reāli nolikt viņu. Un kas ir 3 tādi ieradumi, bez kuriem tu saproti, nu, es diez vai savu dienu varu iedomāties. Tie var būt gan prātam, dvēselē, fiziskam ķermenim, ka tu zini, ka lai tur vai kas bērni var bļaut, bet es to daru. Nu, sports ir mana neatņemama sastāvdaļa. Nav katru dienu, bet tagad man nedēļu nebija ieliktie treniņi, jo mums bija tās skriešanas sacensības, un tur bija tāda programma, kur tu ej cauri, lai tev nav, kad nav tie fiziskie treniņi, un es jūtu, ka man trūkst. Es jūtos īgnāk, es jūtos kaut kas nav, neesmu izlādējusies. Un ka man vajag to izlādi, tādu veselīgāku izlādi. Un treniņi un sports ir tas, ko es noteikti neņemu no savas ikdienas, lai vai bērni slimo vai ko, vai kā es atradīšu, kā es aizbraukšu treniņu viena pati. Nu, tā kā man vienalga, nu tiešām man to vajag. Un es tiešām ilgojos pēc miega, un ir dienas, kad es tā kā, viss es šito nevaru. Es esmu mainījusi arī daudz mazāk, kam saku jā. Es neskrienu uz visiem pasākumiem, kur mani aicina, uz visādām iespējām. Es esmu salikusi ar palīdzošu cilvēku rokām Exceli, kur ir visi mani darba projekti. Kolas, Excel, tas jau ir nākamais līmenis. Un tur ir ne tikai tā deadline, bet arī ielikts laiks, kad to sagatavot. Un tas bija pēc tās izdegšanas sarkanajiem karogiem, ka kaut kas pa daudz un es netiek galā un es nevaru paspēt. Un vēl kas liecināja, ka tā izdegšana tuvojās, ka es nespēju paspēt laikā izdarīt savus darbus, un man tā nekad nebija bijis. Es esmu darbaholiķe. Jā? Un man tie darbi vienmēr bija izdarīti. Un nu jau es jūtu, ka slīd caur rokām kvalitāte, un tas man neapmierināja. Un tas arī liecināja par to. Un man ir palīgs vēl viens. Ne, tas ir arī, tu plāno saproti, ka vajag piesaist. Labi, tātad tu pabaro savu fizisko ķermeni caur sportu, kā tu pabaro savu prātu un dvēseli. Tad tie būs 3 ieradumi, kas ir viens prātam un dvēselē. Ziemas peldes. Un es ļoti ceru, ka mans vīrs man pievienosies, jo tie varētu būt brīnišķīgi randiņi, un mums noteikti vajag biežāk kā reizi gadā. Un kaut ko darīt kopā, un lai tas nav tikai rūpju pilna ikdiena, bet atrast ikdienā to kaut ko, kas var tevi piepildīt. Un man tā ir vasaras sezona vispār drausmīgs. Es priecīgi, ka viņi pagājusi. Ja tas vasaras skrējiens un kaut kā tas karstums un viss, pat daudz mums latviešiem. Vēl tas septembris siltais. Dodiet drūmo laiku. Lai es varu būt savā. Lietus dienas un vēlos tumšos vakarus, lai mazliet var arī iekrist tajā. Atvilkt elpu, sakārtot māju. Jā. Labi, tad prātam tev ir tāda augstā pelde, kur viņš tā kā savācās arī nostabuzējās un dvēselē, kas ir tas, kā tu saproti, šis man tā kā. Tādas sarunas ar tevi. Un ar tādiem cilvēkiem kā tu. Cik tas ir skaisti. Ieplānot tādus.
kontakts, jā, un attiecības arī vēl šeit mēs varam apstiprināt, ka ir tādas pilnvērtīgas un labas dzīves rīks, labas un kolosāls attiecības, un man ir prieks ļoti, un pasties, ka es nodefinēju, tev ar mani ir kolosāls attiecības, bet tas, ka es tev pazīstu, man ir ļoti, ļoti liels prieks, un man arī gribētos, ka lielajā dzīves tajā skrējienā, ka es varu līdz tā jogrei, piemēram, tik mēs varam vienkārši iziet ar kafiju, neko nefilmēt, neko neierakstīt. Vai mēs tā varam? Domāju, ka nevaram, bet mēs varam ieplānot bieži. Varam ieplānot mēģināt to darīt. Jo tu pat tiešām iedvesmo, lai arī kāds tur var kaut ko uzrakstīt, ko kāds nozīmē, ka tu cilvēku jau esi aizķērus ar to domu. Tik atklāti tā dalīties, kā tu tiešām, jā, man žēl, ka tu vairs to nedari tik atklāti, jo tas bija lielāka palīdzība. Man liekas, kā mēs varētu vispār iedomāties cilvēkam, ka viņš seko līdzi, jūt, un tu maini cilvēku dzīves, tāpēc pasauli ir labāka vieta, ka tu tajā esi, nekad nekautrējies, lūdzu tālāk, nevis nekautrējies, bet nenobīsties no tiem, vai lai neietekmē tie saucamie heiteri ar to savu dusmīgo dienu, kur viņu izliek. To, ka tu dalies, tu parādi, ka ir normāli, tas gads, tie cikli ir dažādi, tas nav tikai šitā, ir šādi, tieši tāpēc tā ir dzīve, kur tu parādi ļoti gaumīgā un kolosālā veidā, un forši, ka tu arī to māci citiem cilvēkiem, ja kāds grib mācīties saturu, kā veidot, vajag meklēt Kristīnu, ja viņai ir laiks. Es ceru, ka tu arī to palīdzēsi. Es tev gribu uzdāvināt veselīgu Oi, mans mīļākās. Ja kāds domā, kāpēc ogres rimčikā tīks laika ir izpirktas, jo es viņas pār. Un tas vēl viens. Es kādreiz dzēru diezgan daudz kolu, un šis ir tas, kas man aizvieto. Tad man devi atļauju, un es izdzeru. Jā, tas ir redz, kā mēs kaut ko aizstājam, apzināmies tos savus ieradums. Kristīna, tiešām paldies, ka tu biji šeit. Paldies man prieks, tev, ka tu mīļā. man esi. Oi, paldies.